Beidzot ir pienākusi Oskara zvaigžņu stunda. Pat lāgā nepamodies, viņš jau piņķerējās ap auklām un spolēm. Ar tik lielu multi. Šodien tiks pilnīgi veltīta makšķerēšanai. Mērķis – Nīlas asaris, kas var sasniegt pat 108 kg svaru. Nu šeit. Pēkšņi notiek neticamais. Pilnīgi mierīgā filmēšanas situācijā mana uzticamā kamera samežģi krāsas un izslēdzas. Kādu brīdi esmu panikā, bet tad risinājums tiek atrasts. Tā, nu sveiki, tieši pie Murčisonas ūdenskrituma es esmu palīdzis bez lielās kameras. Jāgaida tagad 2 dienas, kamēr no Latvijas atnāks jauna. Paldies Dievam, ka mums brauc viens cilvēks, kas viņu var atvest. Šī cilvēka vārds ir Vineta. Viņa ielido pēc 2 dienām, lai piedalītos laivošanā pa Viktorijas Nīlu. Bet es tālāk filmēju ar Kasparu mazo kameriņu. Stresā galīgi piemirsies, ka atrodos pie viena no Nīlas lielākajiem ūdenskritumiem. Murčisonas ūdenskritumā Nīla tiek iežmiegta 6 metru platā spraugā un nogāžās 120 metrus zemāk, 3 nāvējošu kaskāžu laikā. Katru sekundi te caurtek 300 kubikmetri karstā un brūnā Nīlas ūdens. Manuprāt, mēs esam izkūlušies no mājām stipri par vēlu. Saule jau karsē ar cepeškrāsnes jaudu, un jebkurai normālai zivī būtu jātup dzelmē letarģiskā miegā. Tiek veikti dažādi latviešu rituāli, tomēr viss ir velti. Pēc 5 stundu pauzes vīri ir joprojām pilni spara. Mēs ar Kasparu viņus pametam, atceroties Mērfija likumus un paredzot, ja mēs filmēsim, neviens šeit nekad neko nenoķers. Tā nu vēsā mierā dodamies skatīties saulrietu. Taktika nostrādā pareizi. Oskars ir noķēris smuku Nīlas asari, ko mēs tūdaļ sagatavosim vakariņās. Nē, nu vienkārši, iemetiens, profesionāls iemetiens. Iemetiens. Pagaidī, kamēr dāma sevi izlas, kamēr nosēžās un vilka augšā. Cik jau cīnījies? Minūte varbūt, pat nebija. Tātri, jā. Padevās uzreiz, normāli. 9 kg. Tas 4 kg. Nē, 4. 4.1. 4, cik tur tie? Normāli. Viesnīcas pavārs man palīdz zivi notīrīt, uz mirkli iemarinēju to eļļā, ķiplokos un čilī, un tad pusstundu uz karstām dzelzkoku oglēm. Nenormāli garšīgi. Tūlīt būsim pie kempinga Krācis. Tad viņu mēs brauksim